Nu, ko dosimies pie operatoriem, es jums parādīšu, kā izskatās apmēram iekārtas un aparatūra, uz kā mēs veicam pārbaudi un ko mēs daram, lai saprast, ka granula ir kvalitatīva un mēs ražojam viņu EN+ standartam. Nu, ko šobrīd uztaisīsim vienu testu, lai jūs redzētu, kā notiek parauga ņemšana un ko mēs testējam un ko mēs darām ar granulu, kā mēs nosakam viņas kvalitāti. Mēs paņemam mērtrauciņu, nosveram un ieberam šeit precīzi 280 gramus. Pareizi? Jā. Tātad mums vēl bišķiņi ir jāpievieno klāt. Ir. Nu, tātad uzskatīsim 280 gramu. Ieberam tos 280 gramus tajā mērtrauciņā, kur mēs saprotam, cik mums ir granulas mitrums. Tātad granulas mitrums ir atbilstošā mitrumā, un tas būs perfekti jūsu katlam. Jo sausāks pa lielam, jo labāks, bet pārāk sauss arī nav labi, jo tad nevar dabūt īsti svaru un deg pārāk ātri, izpūš vienkārši. Tātad visi perfekti 6,6 mums ir granulas mitrums. Ir ideāli. Tātad mums ir svars 344, ja? 3443. Dalīts ar 5. Koeficientu. Iegūst to koeficientu, tas koeficients blīvums. Tātad 688 ir granulas blīvums. Ja? Jā. Normāls blīvums 688? Jā. Sajies? Vai pa maz? Ir sūdīgāki bijuši. Ir sūdīgāki. Tāpēc jau mēs arī testējam, lai saprastu, kas ir bijis un kāpēc ir bijis slikts. Un, ja ir bijis slikts, tātad mēs to jautājumu novēršam, saprotam, kur ir problēma. Vai izejviela pa mitru, vai kaut kas tur, vai ūdens pa daudz vai pa maz. Nu, tad mēs tur pieregulējam, ko mēs varam pieregulēt.